Dainis Rudens izpelnījies atzinību ar saviem lielformātu darbiem uz ēku sienām. Tie radīti stencilmākslas tehnikā, jeb ar trafaretiem. Lai gan vairums jebkuru uz sienas uzzīmētu darbu uzskata par grafiti, pats mākslinieks stāsta, ka viņš ar to nenodarbojas. Tie, kas šai kultūrai jūtas piederīgi, pozicionē sevi pavisam citādāk. Viss tas, kas ir skaistie zīmējumi, tas nav grafiti, jo grafiti ir, teiksim, viņi nav grafiti cilvēki, kas viņus veido, viņi ir vandāļi. Viņi arī sevi tā pozicionē, ka viņi ir vandāļi un viņi ir rakstnieki, kas tā kā raksta savu vārdu. Tas, ka ielu mākslas darbu mēdz papildināt kāds cits, ir daļa no tā, kas to padara interesantu. Kā darba autoram Dainim Rudenim pret to ir iebildumi, taču viņš apzinās, ka tas notiek un to nav iespējams ietekmēt. Zīmējums ir publiskajā telpā, to nosacīt izveido kāds ar tādu subjektīvu kādu viedokli, viņš izveido šo zīmējumu. Un kādam citam subjektam šis subjektīvais zīmējums var arī nelikties tā, kā ir, tam autoram licies. Un līdz ar to tas ir, ka viņš var arī iejaukties tajā iekšā. Tas ir tāds organisks, tāds aplis, kuram nevar attiecīgi izsekot līdzi. Un tas pats arī, pilsētā vai kaut kur ir arī zīmējumi. Mēs bieži varam redzēt, ka kāds kādam zīmē pāri vai tur kaut ko raksta pāri. Un tas ir, ka tie viedokļi vienkārši nesakrīt un nesaliekās kopā. Rīgas pilsētvide un sevišķi mikrorajoni Dainim Rudenim liekas smagnēji. Bloku mājas saliktas viena pie otras kā kapakmeņi. Mākslinieks jūt, ka viņa lielformāta darbi ietekmē vietējās kopienas dzīvi. Ir tāda jauna dvēsma, kas viņiem ir ienesta, un es domāju, ka viņi arī paši seko tam līdzi, un viņi ir lepni ar to, ka viņiem ir, bet visai pārējai Rīgai, piemēram, nekā tāda nav. Tas attiecīgi cilvēkos varētu audzēt kaut kādu tādu piederības sajūtu. Arī viņa plāni kopumā saistīti ar pelēkās pilsētvides uzlabošanu. Ir lietas, ko es gribētu izdarīt, un katrs ar vienu projekts mani vairāk tam tuvina. Jo, piemēram, tas, kas sajūsmina mani, ir tas, kā bija, piemēram, 80. gados bija daudz stāvu fasādes, un, protams, tur bija propaganda šie gleznojumi virsū, bet kad ir tāda pilnīgi cita aura, kaut vai tam pašam mikrorajonam, viņam ir tie zīmējumi, tu jūties pilnīgi savādāk nekā viņi būtu pelēki. Tas tāds, tajā sajūtu līmenī un sajūtu ziņā. Un tas, ko es gribētu izdarīt, noteikti, kā panākt un izveidot pēc iespējas vairāk šos brandmūdu zīmējumus un viņus veidot un attīstīt ar, iekļaut kādu informāciju, kas būtu skaidrojuši cilvēkiem, ka tas nebūtu ne tikai vizuāli, bet arī, informāciju nododošs, tāds vizuāls materiāls. Jautājām, vai izlikt lielformāta darbus ar subjektīvu pasaules skatījumu uz ielas, kur tiem garām iet simtiem cilvēku, var saukt par savu vērtību propagandu. Dainis atzīst, ka tā savā ziņā ir. Viedoklis tiek uzspiests citiem, tomēr propaganda mums ikdienā ir visapkārt. Ja mēs paskatāmies to, kas notiek reāli pašlaik, mēs iziesim ārā, tad visiem autobusiem ir pērciet maksimāli apelsīns par 69 centi, vēl kaut un visi lielie fasāžu baneri un viss pārējais. Tā ir mūsdienu kapitālismu kārtīgā propaganda, ka viņi zombē cilvēks uz tām savām reklāmām. Un atkal tas, ko es daru, ir ne uz tādu, man nav tas peļņas avots, lai es cilvēku pārliecinātu, ka viņam vajadzētu padomāt, ka viņš tomēr ir latvietis. Man no tā labums nav nekāds. Tas ir tas, ko es esmu varbūt apjautis pats par sevi, un kas man liekas svarīgi, ko vajadzētu apjaust arī citiem. Tad tā ir mana propaganda. Apzināties savu latvietību Dainim ir svarīgi, lai zinātu, kā šeit dzīvojot attīstīties. Manuprāt, lai tu kaut ko varētu, attīstīties tālāk, darīt, kaut ko tādus lielāks, cēlāks mēģis, tev ir pamatā primitīvi jāsaprot, kas tu esi, no kurienes tu esi cēlies, no kurienes tu esi nācis, ko ir darījuši tie, kas ir bijuši tev aiz muguras. Tad attiecīgi tu vari skatīties, ņemt to pieredzi un viņu attīstīt pa savam uz priekšu. Daži uzskata, ka īsta māksla ir tā, kas neprasa atzinību. Citi saka, ka māksla, kas radīta bez mērķa tikt atzītai, ir nevērtīga. Ja pat neliels uzraksts, kas ieskrāpēts uz toaletes durvīm, atstāja ietekmi uz tā lasītāju, tad neapšaubāmi arī šie lielformāta gleznojumi neatstās vienaldzīgu. Inese Liepiņa, Sabīne Bērziņa, Ilze Vītola, Armāns Velpe, Runā TV.